Sveicināti visiem šīs nedēļas dievkalpojumā un sveicināti visi, kas skatās šo ierakstu YouTube, un mēs aicinām pierakstīties uz šo kanālu, Dzīvā Dieva draudz YouTube kanālu, lai nepalaist garām jaunākos dievkalpojumu ierakstus, nepalaist garām jaunākos podcasts, kas ir trešdienās, kā arī ielaikojiet, padalieties ar šo ierakstu, ja jums tas ir aktuāli, lai šī ziņa iet vairumā. Un es gribu apsveikt arī ikvienu šajā Palmu svētdienā, es jau pat gribēju teikt Pupolu svētdienā, jo ļoti daudz latviešiem ir aktuāli teikt Pupolu svētdienu, bet es gribētu nedaudz, pirms mēs sākam, paskaidrot varbūt par to, kas tad ir šī Palmu svētdiena, un tur nekāds sakars ar pupoliem nav, protams, un ko tad īsti tas nozīmē, un kristietīgajā vidē. Un pirms mēs sākam dievkalpojumu, es gribu nolasīt no Mateja evaņģēlija 21. pantā, kur rakstīts, kā Jēzus iegāja Jeruzālemē. Un te rakstīts, un kad tie tuvojās Jeruzālemē un nāca pie Betfagas, pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja 2 no saviem mācekļiem un tiem sacīja, ejiet uz ciemu, kas jūs priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļu māti, piesiet un pie tās kumeļu, atraisiet to un vediet pie manis, un ja kas jums ko sacīs, tad atsakiet, tam kungam to vajag, tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet tas viss notika, lai piepildīšos praviešu sludinātais vārds. Sakaiti Ciānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļu mātes un nastu nesēja ēzeļu mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja un darīja, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, atver ēzeļu māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdēja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļu un citi zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļiem. Bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un nopakaļ kliedz un sauc Ozanna, Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozanna visaugstākā debesīs. Un kad viņš iegāja Jeruzālemā, visa pilsēta sacēlas un sacīja, kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja, šis ir pravietis Jēzus no Galilejas. Un tātad, kas ir Palmu svētdiena? Tā ir nedēļa pirms Jēzus iegāja Jeruzālemē, kura viņu sagaida nevis tas, kas notika šajā te brīdī, ovācijas un palmu zaru mešana jo viņiem ir palmas, ja mēs 2 gadus atpakaļ bijām Jeruzālemē, viņiem ir palmas šī reģionā, ja? Tāpēc Latvijā laikam pūpols, kādās citās valstīs nav palmas, neaug. Un meta šīs drēbes un šos zarus un šīs ovācijas un nedēļas pēc nedēļas viņi piesit krustā būtībā. Un tātad šajā nedēļā tiek atzīmēts to, ka Jēzus kā ķēniņš iegāja Jeruzālemē, un tā ir arī īstā Palmu svētdienas nozīme. Un to mēs arī pieminam. Un tāpēc arī to sauc par Palmu svētdienu, ka tiešām šie zari tika mesti viņam priekšā uz ceļa, lai sagaidītu viņu. Tātad šī ir tā nedēļa, kurā mēs ieskandinām šo Jēzus gaidīšanas laiku, šī viņa krusta nāves gājienu un augšām celšanos. Nākošu svētdienu, tātad es aicinu ikvienu šeit Dzīvā Dieva draudzes telpās uz lieldienu dievkalpojums, kurš notiksies jau svētdienu. Un tātad mēs svinēsim Jēzus augšām celšanos. Bet sestdien es aicinu ikvienu, ja jums interesē, mēs dosimies tādā pārgājienā, kas būs līdzīgs kā Jēzus krusta gājiens. Protams, mēs nedzīvojam Jeruzālemē, bet arī to mēs darījām, kad bijām 2 gadus atpakaļ Jeruzālemē. Mēs gājam šo gājienu un cilvēki to dara, pieminot to, ko viņš ir izdarījis. Bet mēs dosimies uz Breju, tur ir augšā krusts, Breja cross, pašā augšā, un mēs veiksim šo gājienu kā simboliski un arī pieminēsim to, ko viņš ir darījis mūsu dēļ. Tā kā droši ir iekšā Facebookā šis pasākums, ja jums interesē, droši ierakstiet, ka jūs dosieties vai esat ieinteresēti, un mēs noteikti sazināsimies ar jums un iedosim jums vairāk informāciju un lūksim, lai būtu labs laiks ārā, jo pagājušajā nedēļā Irijā bijis brīnišķīgs laiks, un tad tagad mums sola ne tik labu laiku, bet mēs lūksim, lai tiešām Dievs mūs svētī. Un tiešām šodien
arī es gribu runāt par ļoti, ļoti interesantu tēmu, kas varbūt tās ir atnākusi, jo tā ir ļoti svarīga tēma, ko arī ļoti daudz nesaprot, tāpēc, kad sevišķi laikā ļoti daudziem kristiešiem ir pārprastas šis Dieva vārds, pārprastas to, ko Dievs saka. Varbūt tā ir nepareiza mācība, nepareiza teoloģija kaut kāda, bet ir svarīgi, un mēs runāsim par to, kāpēc tas ir svarīgi un kas tas tāds īsti ir un ko tas nozīmē. Un tātad šī svētdienas tēma šonadēļ ir, vai tu esi Dievam patīkams. Tātad, vai tu esi Dievam patīkams. Un mēģināsim izklīdināt stereotipus par to, kāpēc jābūt vispār Dievam patīkamam un vai to pietiek, ka Dievs mīl visus un ko tas īsti nozīmē. Jo Dieva vārds saka, ka Dievs tik ļoti ir pasauli mīlējis, ka Dievs mīl visus. Un ko tad tas īsti nozīmē? Ko nozīmē šī Dieva mīlestība, bet kāds ir sakars ar to, kāpēc mums ir arī ne tikai, vai tas nozīmē, ka Dievs mums mīl, ka mēs viņam arī patīkam? Un kāpēc ir svarīgi, ka mēs patīkam Dievam? Vislabākais to var saprast tad, ja tev ir bērni, ja? Jo kā vecāki, šī Dieva mīlestība ir līdzīga vecāku mīlestībai uz bērniem. Un kāpēc es saku līdzīga? Tādēļ, ka Dieva mīlestība ir pāri, tā ir augstākā mīlestība. Un neviens vecāks neziedos savu bērnu priekš citiem, ja? Tāda mīlestība mums nav saprotama, bet tā ir tā līdzīgākā mīlestība, kas mums ir saprotama, ko Dievs ir izrādījis mums. Bet tātad vecāki mīl savus bērnus, ja? Un mēs savus bērnus mīlam, vai viņi dara labu, vai viņi dara ļaunu. Un šī mīlestība vienmēr paliks, jo tā ir daļa no mums, tie ir mūsu bērni, bet vai viņi mums patiks, vai mums būs labs prāts? Jūs esat dzirdējuši tādu teicienu, labs prāts. Man ir labs prāts uz tevīm, vai man ir slikts prāts? Es vienmēr saku, man nav labs prāts uz tevīm. Ja, ja mans bērns izdara kaut ko nepareizi, saku, vai kaut ko viņš nedara, kas ir nav pareizi, neklausa, vai ko es viņam saku, man nav labs prāts uz tevīm. Un arī tātad es savu bērnu mīlu, tāpat kā Dievs mūs mīl, bet vai man ir labs prāts uz viņu, vai man viņš ir patīkams un viņa darbības un tas, kā viņš uzvedās, tās ir pavisam cita lieta. Un tātad tu neko nevari izdarīt, lai Dievs tev mīlētu vairāk vai mazāk, un tā tas ir, jo viņš to ir pierādījis. Viņš ir pierādījis to sūtot savu vienpiedzimušo dēlu, kurš ir devis par mums dzīvību, lai mēs tiktu izpirkti un neaiziet ellē, jo tā ir tā Dieva mīlestība. Jo mūžīgā pazušana, tas ir pats briesmīgākais, kas var sagaidīt mūsu pēc nāves, ja mūžīgā nodalīšanās no Dieva. Bet tava atbildība un tavas ir par tavām darbībām, par to, ko tu dari, kas nosaka, vai tu būsi Dievam patīkams vai nē. Vai tas būsi Dievam patīkams, tātad tas ir viss atkarīgs no tavām darbībām, no tavas uzvedības, no tavas attieksmes, no tavas sirds stāvokļa. Un principā, jā, Dievs mīl visus, jā, arī tie, kas nav ar viņu, jo viņš grib glābt visus. Tad, ja mēs iedomājamies situāciju, ja tavs bērns, jā, būtu, narkomāns, tur nonarkojies, gulētu, peļķē un, būtu praktiski uz miršanas robežas. Protams, ka tu gribētu viņu glābt, bet nekas nav tas, ko tu vari izdarīt, lai viņš tiktu glābts. Ja mēs zinām, ka tā ir briesmīga atkarības, ja atkarības tā ir briesmīga lietas. Un vienīgais, ko tu vari, tā ir viņa brīvā griba, viņš izdara izvēli. Vai viņš grib kaut ko savā dzīvē mainīt vai nē. Mēs nevaram ietekmēt mūsu bērnu brīvo gribu, bet Dievs ir darījis visu, lai mēs tiktu glābti. Un tas ir viss atkarīgs no tā, vai mēs pieņemam to, ko viņš ir izdarījis vai nē. Bet vai mēs viņam patīkam cilvēks, tātad, kurš nav ar Dievu, kurš nav pieņēmis, kurš nestaigā ar Dievu, tāds nevar būt Dievam patīkams cilvēks. Jā, viņam ir šī mīlestība, šī vēlme glābt, bet tas nav patīkams cilvēks. Tas nav cilvēks, ar ko Dievs skatās ar kaut kādu labvēlību, ka viņš grib darīt kaut ko labu. Tāpat ir ļoti daudz arī kristieši šī mūsu laikā, kas staigā miesā, miesīgi kristieši. Tie nav cilvēki, tie ir cilvēki, kuri ir pieņēmuši to, ko Dievs ir darījis, tie ir cilvēki, kas ir pieņēmuši šo viņu upuri, bet viņi nestaigā garā, viņi nedzīvo garā, viņi nedzīvo Dievam,
bet viņi staigā miesā, viņi dzīvo savai miesai, savas miesas apvierināšanai un savas miesas kārēm. Un līdz ar to viņi ir zem lāsta. Jo cilvēks, kurš kalpo savai miesai, nevar patikt Dievam. Un Romiešiem 8.8 teica, ka cilvēks, kurš staigā miesā, miesisks cilvēks, nevar patikt Dievam. Un vai tu esi bez Dieva, ja? Vai tu neesi pieņēmis, vai tu esi pieņēmis un tu esi saucies kristietis, bet tu staigā miesā, tu nevari patikt Dievam, jo tas, kas ir miesa, nevar patikt Dievam. Un kāpēc ļoti daudz kristieši ir zem lāstiem? Kāpēc viņiem ir dažādas slimības, neveiksmes, trūkums un tā tālāk? Viņi mocās ar šīm problēmām, tāpēc, ka viņi nav kristieši, kurš staigā garā. Viņi ir kristieši, kurš staigā miesā. Un jā, viņi ir glābti, un jā, viņi var nokļūst debesīs, bet viņi nepiedzīvos to Dieva labvēlību un to Dieva mēru, ko viņš ir grib dot, ja? To Dieva labvēlību. Jo kāpēc ir svarīgi patikt Dievam? Kāpēc ir svarīgi, ka mēs patīkam Dievam? Jo svarīgi ir tas, ka patikšanas līmenis, ja? Kā mēs darām, kā mēs dzīvojam savu dzīvi, vai mēs dzīvojam miesā, vai mēs dzīvojam Dievam patīkam dzīvi, noteiks to, kāda labvēlības līmenis mums būs, kāda Dievs izrādīs mums svētību līmeni. Tātad pirmais, būs svarīgi atbildētas lūgšanas. Ja mēs esam Dievam patīkami, tad viņš atbildēs uz mūsu lūgšanām. Mums būs tūlītais, varbūt ne tūlītais vienmēr, bet mums būs atbildētas lūgšanas. Jo padomā pats, vai tu vēlies komunicēt ar cilvēku? Nu, padomā, man tā ir, vai tev ir cilvēki, kur tev nepatīk? Un ir parasti šie cilvēki ir tādi, kuri tev zvana vai raksta tad tikai, kad viņiem kaut ko vajag. Un ļoti daudz kristieši ir tieši tādi paši. Viņi vēršas pie Dieva tikai tad, kad viņiem ir kaut kāda vajadzība. Ja Dievs mūs ir radījis attiecībām, viņš grib attiecības, viņš grib komunicēt ar mums. Bet tad, kad mēs vēršamies tikai pie viņa, tad, kad mums kaut ko vajag, vai tev patīk tādi cilvēki, vai patīk tādi draugi, kur tev zvan tikai tad, kad viņiem vajag kaut ko, tikai tad, kad viņiem grūtības, un tad, kad viņiem ir forši un viegli, viņi tev nekad neatcerās. Un tāpatās ir arī Dievam padomā, vai Dievs grib atbildēt uz šo cilvēku lūgšanām, kad viņi ir problēmās, kad viņi ir situācijās, un bieži vien tādi cilvēki nesaņem atbildes savām lūgšanām, jo Dievam viņi nav patīkami. Jo viņš zina viņas sirds, viņas nolūks, jo viņi meklē palīdzību tikai tad, kad viņiem ir grūti. Tāpatās, kāpēc mums ir svarīgi būt patīkami Dievam, jo no tā būs atkarīgs, kādā mērā Dievs mūs svētī. Svētība mērs būs atkarīgs. Un kāpēc? Nu, tas pats, tas cilvēks, kurš tev nav patīkams, ja cilvēks tev nav patīkams, ja cilvēks tu nevēlies ar viņu komunicēt, tas pats par bērnu, ja bērns neklausa, ja tavs bērns ir nepaklausīgs, ja viņš visu laiku pretojas tev un dara visu, vai tu gribi viņu svētīt, vai tu viņu gribi kaut ko pirkt, vai tu viņam gribi kaut ko dāvināt, vai tu gribi pret viņu labi izturēties? Nē, jo viņš to nav pelnījis. Un mēs vienmēr sakām, tu neko nedabūsi, jo tu neko neesi pelnījis. Un tāpatās arī Dievs. Dievs redz un zina, kas ir mūsu sirdīs. Un tie cilvēki, kuri nedzīvo pēc viņa principiem, viņi nevar baudīt šo svētību mēru, ko Dievs mums vēlas dot. Viņi ir zem lāsta, kā jau es teicu, viņi staigā miesā. Viņi nestaigā Dieva principos, viņi nav Dievam patīkami cilvēki. Un trešais, kas ir ļoti svarīgi, ir atalgojums pēc nāves, tātad mūžībā. Kāds būs tavs atalgojums? Tas ir svarīgi pēc tā. Tu jau vari tikt debesīs, jo Bībele saka, ka svarīgi, uz ko tu cel. Ir svarīgi, uz ko tu cel. Un tiesas dienā tas tiks atklāts. Ja tu būsi cels uz salmiem, tad tu tiksi, tie salmi būs sadedzināti ar uguni un tu tiksi izglābts. Ja? Tu tiksi izglābts tā čirīs ņimā gujā, bet tu paliksi bez nekā. Tu būsi bez nekā, tu būsi tā kā vombs debesīs. Jo tavas darbības, tavu motīvi tiks atklāt tajā dienā. Tad, kad tu stāsies Jēzus priekšā, tajā dienā, jo arī kristieši stāsies Dievu priekšā, bet nevis lielā baltā troņtiesā, bet Jēzus priekšā,
Jo ikvienam korintiešiem, 2. korintiešiem 5, 9 līdz 10 teiks, ka vienam ir jāparādās Krista soļa priekšā. Ja, Kristus soļa krēsla priekšā un būs jāatbild par to, ko mēs miesā esam darījuši. Un nekas, kas ir apslēpts, nebūs apslēpts, bet viss nāks gaismā. Un te ir rakstīts arī, un Pāvils raksta korintiešiem, tāpēc, kad esam vai mājās pie kunga vai svešumā, tas ir šeit uz zemes, mums ir jācenšas, lai mēs būtu viņam patīkami. Vienalga, vai mēs esam dzīvi vai miruši, arī šeit uz zemes mums ir jādzīvo dzīve, kas ir Dievam patīkama. Jo vai tu gribēsi stāties tiesas priekšā, vai tu gribēsi iet pie Kristus, ja tu zini, ka tava dzīve nav bijusi viņam patīkama, jo katram būs jāatbild. Tev būs jāatbild. Un šeit nav runa par mūžīgo tiesāšanu, jo mums nav jāiet baltā troņa priekšā, mums nav jāiet un mēs nebūsim pazudināti, bet mums būs jāatbild un mums būs jānes atbildība par to, ko mēs esam darījuši, kā mēs esam kalpojuši, vai mēs vispār esam kalpojuši, kā mēs esam dzīvojuši, vai mēs esam dzīvojuši pēc Dieva principiem. Un diezin, vai tu gribēsi parādīties Dieva priekšā, zinot, ka tu neesi viņam patīkams. Nu, iedomājies, ka tev ir jāiet pie cilvēka, lūgt kaut kas, ja tu esi nonācis situācijā. Un tev ir jāiet pie cilvēka lūgt, vai naudu, vai kas. Un tu zini, ka tu viņam neesi patīkams, vai šis cilvēks tev izrādīs labvēlību. Un tas pats būs, kad mēs nonāksim pie Kristus soļa, jo tad parādīsies tā īstā būtība. Jo te ir rakstīts, ka mums nāksies parādīties un saņemt algu, ja? Būs atalgojums, būs atklāts viss. Dievs redz visu, viņš redz, ko mēs darām, viņš redz, vai mēs, kas ir mūsu sirdīs. Runa nav tikai par to, ko mēs darām, jo ļoti daudz mēģina izvairīties no kaut kādām lietām, bet ne jau man tās lietas ir vajadzīgas, ja? Kaut kāda kalpošana vai kaut kas cits. Dievs redz tavus nodomus, Dievs redz tavus motīvus. Tāpēc ļoti svarīgi, mīļais draugs, ir, kā tu šodien dzīvo un kas tu esi, kas tu patiesībā esi. Tu vari uzdot savu jautājumu, kas tu patiesībā esi. Jo cilvēkiem parasti ir 3 attēli. 3 attēli. Mēs šodien parunāsim par šiem 3 attēliem. Un katram cilvēkam tā tad ir 3. Un pirmais tā tad ir, kā citi mūs redz. Ja? Tātad pirmais attēls ir, kā citi mūs redz. Otrais attēls ir, kā mēs gribam, lai citi mūs redz. Kā mēs gribam, lai citi mūs redz. Un trešais ir, kas mēs īstenībā esam. Kas mēs īstenībā esam. Jo cik daudz, nezinu, tu pazīsti cilvēks, kuri grib būt tie, kas viņi nav. Viņi domā, ka cilvēki viņus redz tā, bet īstenībā ir pavisam savādāk. Ja, tātad mums ir 3 šie attēli. Bet īstenībā mums jādzīvo tajā patiesajā attēlā, tajā iekšējā cilvēkā, tajā, kas mēs esam patiesībā. Un iziesim cauri katram šim attēlam. Un tātad pirmais, kā cilvēki tev redz. Un vislabākais piemērs mūsu, pēc kā mēs varam arī līdzināties un ko mēs varam redzēt Bībelē, tas ir Jēzus piemērs. Un kā Jēzu redzēja citi. Kā Jēzu redzēja citi. Un ja mēs paskatāmies Bībelē, šajā pašā rakstvietā, ko es lasīju, par to, ka Jēzus iejāja Jeruzālemē un kas tur notikās. Ja? Tur bija sašutums, tur bija ovācijas, citiem bija sašutums. Un kad sākās apsūdzības dažādas arī. Un ko viņš izdarīja? Viņš iegāja templī un izdzina visus, ja? Pārdevējus, naudas mījējus. Un pēc tam farizēji viņu sāka apsūdzēt, viņi saka, viņam uzbrukt, viņi saka, ko tu dari, vai tu nedzirdi, ko viņi saka, vai tu nedzirdi, kā tu uzvedies, kāds tu esi. Un kā tad
šie cilvēki redzēja Jēzu, it sevišķi tie, kas bija elitē, it sevišķi tie, kas bija augsti stāvoši. Viņi pārsvarā viņu apsūdzēja. Viņi viņu identificēja kā dzērāju. Cik reizes Jēzum bija pārmest, ka tu esi plītētājs, ja? Tu esi dzērājs, tu esi rīma, tu esi tas, kas tusē ar grēciniekiem. Ja? Jo viņš saka, jums nekā nav labi, ja nāca Jānis Kristītājs, ne viņš dzēra, neēd neko, un viņš nebija labs, un atnāca Jēzus, un atkal viņš nav labs, viņu apsūdzēja. Viņu apsūdzēja par Dieva zaimotāju, jo viņš neturēja sabatu, viņš sabatā dziedināja cilvēks. Viņu apsūdzēja par zaimošanu Dievu. Viņu apsūdzēja par to, ka viņš sev dēvē par Dieva dēlu. Viņu apsūdzēja par dēmonu apsēstu un teica, ka viņam ir sātans, jo viņš izdzen dēmonus ar dēmonu palīdzību. Viņu noraidīja. Viņi izdzina un gribēja nomētāt ar akmeņiem no viņa paša dzimtās sinagogas. Ja mēs visu to lasam Bībelē evaņģēlijos, viņš tika izstumts. Viņš tika atstumts no šīs reliģiskās elites, un viņu patstāvīgi vajāja un apsūdzēja. Un tad jautājums ir tāds, ko cilvēki saka par tevīm? Kāda ir tava reputācija cilvēku acīs? Kāda ir tas, ko cilvēki par tevīm domā? Vai tu vienmēr izskaties foršs, labs un tā tālāk, vai tev ir tāpat kā Jēzum? Un cik svarīgi tev ir tava reputācija? Cik svarīgi ir tev, ko domā cilvēki par tevīm? Kā viņi redz tevi? Kā patiesībā viņi redz tevi? Jo, ja tu paprasīsi kādam cilvēkam, kāds tu esi, viņš tev pateiks, kā viņš redz tevi. Bet tas nenozīmē, ka tā ir īstenībā. Tas nenozīmē, ka tā ir patiesība. Tā ir katra cilvēka uztvere, katra cilvēka perspektīva. Un nākošais ir, kā tad tu gribi, lai citi tevi redz. Un šis ir pats lielākais, jo Jēzum bija tieši tāda pati situācija. Un arī mūsu dzīvēs ļoti daudziem cilvēkiem ir svarīga šī reputācija. Svarīgi, ko par viņiem saka, svarīgi citu cilvēku viedoklis. Un viņi nevis vadās savu dzīvi pēc savu patiesā pēc savas patiesās īstās būtības, bet pēc cilvēku viedokļiem, lai izdabātu cilvēkiem, lai izpatiktu cilvēkiem, lai būtu cilvēku priekšā patīkams, ja to sauc par liekulību. Ja? Un es pazīstu tik ļoti daudz mācītājus, ar kuriem man ir nākus saskarsme. Diemžēl man jāsaka tā, es nezinu, es varu teikt tikai par tiem, kurus es pazīstu, ar kuriem man ir saskarsme, bet ne visus, bet daudzus, kur bijusi, es nesaukšu viņus vārdos, bet viņi priekšā, cilvēku priekšā, viņi lien no ādas ārā, viņi tik ļoti piedomā par to, lai nepateiktu kaut ko. Un viņi arī saka, un mēs tur vienojāmies, ka mēs tur tos ziedojumus neprasam, lai tikai par mums nepadomā kaut ko sliktu. Mēs tur, viens mācītājs, viņš izvairās, piemēram, ar sievieti tur blakus stāvēt, ja, ko par viņu padomās, vai šādas visādas lietas. Bet īstenībā, tad, kad tu paliec divatā ar tos cilvēku, ja, tad īstenībā viņš ir baigais kretīns. Īstenībā viņš ir baigais kretīns, šis mācītājs. Un tas ir mans personīgais viedoklis. Es nesaku, varbūt citiem viņš ir ļoti labs, bet es runāju par, un viņš sāk savu indi uz tevīm izvēlt. Ja? Viņš tā kā čūska, kuri visu laiku ir pielabinājis, un pēc tam, kad tu paliec divatā, viņš savu indi ielaiž tev un sāk tev visādas lietas teikt. Jo šim cilvēkam ir ļoti svarīgi, ko par viņu domā. Jo šim cilvēkam ir svarīgs viedoklis. Un citi pārāk ieklausās citu viedokļos un citu plānu, nevis Dieva plānā, bet ko man teica, ko man pateica, kas man ir jādara, kā man labāk un kā man vajadzētu darīt. Un arī Jēzum bija tā. Bet Jēzus neklausījās, paldies Dievam, citu viedokļos. Jo ne jau tie cilvēki, kas mums iesaka, vienmēr ir tie labākie viedokļi. Ne jau cilvēku šīs vēlmes ir labākās vēlmes. Bet tas, ko Dievs grib mūsu dzīvē. Un ja tu skaidri zini un apzinies, ko Dievs grib tavā dzīvē, tad tu neieklausīsies citu viedokļos. Un Jēzum bija tāda paša situācija. Un jūs zināt, ka arī Bībele liecina par to, ka ļoti daudz viņam neticēja. Un arī tai skaitā viņa brāļi. Viņa tuvākie bija atnākuši viņu apvaldīt.
Tad, kad viņš sludināja, kad viņš dziedināja, kad viņš mācīja cilvēks, māte un brāļi bija atnākuši viņu savaldīt, un viņš teica, šie visi ir mani māsas un brāļi, kas dara man debes tēvu prātu. Tā viņš arī pateica. Bet brāļi vienā situācijā viņam mudināja viņu kļūt slavenam. Un Jāņa evaņģēlijs 7:3-5 ir rakstīts, ka viņa brāļi viņam sacīja, vai Jēzu, ej no šejienes uz Jūdeju, lai tavu mācekļi redz tavus darbus, ko tu dari, vai sāc kaut ko darīt, parādies, ka tāpat īstenībā kā Sātans viņa kārdināja, esi slavens, parādies, kas tu esi, jo neviens neko nevar darīt slepenībā, ja viņš grib kļūt pazīstams, ja tu gribi rādīties pasaulē, jo tu rakstīts pat viņa brāļi viņam neticēja, un viņa šī motivācija viņiem nebija tiešām laba, bet šī motivācija bija vienkārši provokācija. Jo mēs zinām, ka Jēzus ļoti daudz šajās te vietās, ko viņš darīja, viņš teica cilvēkiem, ka viņš dziedināja, viņš saka, ej un nestāst nevienam. Viņš negribēja izrādīties, viņš gribēja vienkārši darīt tēva gribu. Tā bija viņa prioritāte, darīt tēva gribu. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem par to, kas ir mūsu būtība. Jo ļoti daudz cilvēku nav Dievam patīkami. Viņi varbūt domā, ka viņi Dievam patīkami. Viņi varbūt domā, arī mēs varam nākt uz dievkalpojumiem. Mēs varam sanākt kopā. Mēs varam saukties par krutiem kristiešiem. Bet jautājums, vai tas ir Dievam patīkams, ko mēs darām? Vai mēs esam Dievam patīkami, vai mūsu pielūgs, vai mūsu slava ir patiesa Dievam? Jo ļoti daudz cilvēki, it sevišķi, kāpēc man ļoti nepatīk internets, kāpēc man ļoti nepatīk ieraksts, kāpēc man ļoti nepatīk viss tas, jo tas viss nav īsti. Un ļoti daudz cilvēku, viņi nav patiesi. Viņi nav patiesi. Cik daudz šo feiko pāru vai cilvēku ir šajos visos internetos, ja, un viņi dzīvēs varbūt ir murks, varbūt viņi kaujās visu laiku un strīdās, un pēkšņi viņi grib parādīt, ka viņi ļoti forši, viņiem svarīga reputācija, un tas ir varbūt viņa biznes, vai tas ir viņa TikTok accounts, vai kas tur viņiem ir, un viņi pēc tam ieliek kaut kādas forši, vai cik mēs forši aizbraucām, es zinu, man ir viena tāda paziņa, viņi arī visu laiku tik, pasies, kāds tur holidejos brauc un tā, bet viņi īstenībā ir briesmīgi nelaimīgs cilvēks, kuram visi dzīvē iet attiecības un viss pārējais, viņai nav, viņai ir briesmīgs viss. Bet viņi grib parādīties tas, kas nav, ka viņi par viņus domā, ka viņi ir baigi bagātā, ka viņi ir baigi krutā. Bet īstenībā viņi tāda nav. Un tātad svarīgs ir šis trešais patiesais cilvēks, patiesais tēls, kas ir Dievam patīkams, ja tu tāds esi. Kurš ir Dievam patīkams, nevis tāds, kā tevi redz citi. Nevis tāds, kā tu gribi, lai tevi redz, bet kāds tu esi īstenībā. Kāds tu esi īstenībā. Jo arī Jēzus šeit, lai ko par viņu domāja, palas evaņģēlijas, un tu redzēsi, ko par Jēzu domāja, un neko par viņu labu nedomāja. Ļoti maz bija labu viedokļu, tikai tiem, kam viņš palīdzēja dziedināja un tā tālāk. Nu, nevēlat viņu piesīt krustā. Tie paši cilvēki, kas viņu slavēja, tie paši cilvēki, kam viņam teica Ozāna, pēc tam viņu piesīt krustā. Pēc nedēļas. Cilvēku viedokļi mainās. Jo Kolosiešiem 1.15 ir teicis, ka Jēzus bija un Jēzus ir neredzamā Dieva redzamais attēls. Jēzus bija neredzamā Dieva redzamais attēls. Un lai vienalga, ko par viņu teica, un vēl joprojām saka, jo ļoti daudz nepieņem Jēzu. Ļoti daudz neatzīst Jēzu, tie paši jūdi neatzīst Jēzu kā mesiju. Ļoti daudz reliģijas, jā, tur šis te islāms viņu atzīst kā pravieti, bet ne kā mesiju, ne kā Dieva dēlu. Bet Kolosiešiem 1.15 saka, Jēzus ir neredzamā Dieva redzamais attēls. Un Dievs, un ka viņš ir viss radības pirmdzimtais. Un Dievs to apliecināja ar savu balsi. Lai ko cilvēki teica par Jēzu, lai kādi bija viņa viedokļi, lai kādi bija šie viņu viedokļi, lai kā viņš tika nosodīts, lai kā viņš tika
apmelots, lai kā viņš tika izsmiets, Dievs apliecināja, kas viņš bija patiesībā. Un Mateja 3:17 ir vieta, kur Jēzus pēc kristībām atveras debesis, un Dievs skaļā balsī teica, no debesīm šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Balss no debesīm. Un nevis balss bija Jēzus dēļ, nevis balss bija tāpēc, ka Jēzus to nezināja, bet tāpēc, ka cilvēkiem tā bija par liecību, ka Jēzus ir Dieva dēls un ka viņš ir mīļais, kurš ir dēls, kurš ir Dievam patīkams, jo viņš ir nācis darīt tēva gribu. Viņš bija nācis darīt tēva gribu. Un tāpēc šodien es gribu uzdot to jautājumu, kas tev ir svarīgi? Kas tev ir svarīgi tavā dzīvē, kā tev redz cilvēki? Kā tu gribi, tu dari visu, lai tev redz pozitīvi, tu dari visu, lai tev būtu laba reputācija. Ko tu dari? Vai tev ir svarīgs, ko saka Dievs par tevīm? Kāda ir tava patiesa? Vai tu esi Dievam patīkams? Vai tu dari Dievam patīkams lietas, vai tu dari cilvēkiem patīkams lietas? Jo ļoti daudz cilvēku, mēs arī esam runājuši ar manu vīrs, ļoti spils piemērs, viņš teica, ka viņš bija jauns, viņš darīja visu, lai izpatiktu cilvēkiem. Jo viņam likās, ka viņš gribēja būt klauns, jā, viņš gribēja būt tas, kas iepriecina, viņš gribēja tas, kas viņš viegli ietekmējams, jā, un tagad vairs ne, kādreiz. Jo viņš gribēja izpatikt cilvēkiem, viņam bija svarīgi, kā cilvēki viņu redz, ka viņš ir foršais, pozitīvais valdis. Bet paldies Dievam, ka Dievs viņu mainīs, un tagad viņam ir svarīgi, ko Dievs par viņu domā. Un tas ļoti daudziem nepatīk, jo ļoti daudz cilvēku negrib dzirdēt patiesību. Ļoti daudz cilvēku negrib dzirdēt patiesību. Ko es tikai neesmu par sevi dzirdējusi? Kā cilvēki mani redz? Es esmu piedzīvojis, un ja tu sekos Jēzum, tu piedzīvos tieši to pašu, ko Jēzus piedzīvos. Un es šodien vēl domāju par to, esmu piedzīvojis tieši to pašu, ko Jēzus piedzīvojis. Esmu piedzīvojis tieši to pašu, ko Jēzus, tieši tās pašas apsūdzības, tieši to pašu noraidījumu, ko Jēzus. Un nav svarīgi, ko citi par tevim domā, nav svarīgi īstenībā, kā citi tev redz, nav svarīgi, kā tu gribi, lai tevi redz, svarīgi, kāds tu esi patiesībā. Svarīgs ir tavs patiesais cilvēks. Svarīgs ir, kāds tu esi Dieva acīs. Jo tev, mīļais draugs, ir jākļūst par Jēzus attēlu šeit uz zemes. Tāpat kā Jēzus bija Dieva attēls. Tāpat kā Jēzus ir Dieva attēls un visas radības pirmdzimtais, tā mēs esam atzemdēti Jēzu Kristu un mums ir jābūt viņa attēlam, kas ir šeit uz zemes. Un ja tu būsi Jēzus attēls, tu piedzīvos tās pašas, tāpēc lasi evaņģēlijas. Ja tu zini, kas tev sagaida, ja tu gribi būt patiesi, ja tu gribi būt tāds kā Jēzus, tad tu piedzīvos to pašu, ko Jēzus. Es tev varu to apliecināt. Jo ir svarīgi, lai būtu mēs patīkam Dievam, ka mums jākļūst par Jēzus attēlu. Vispār mūsu dzīves mērķis, mūsu dzīves motīvs ir kļūt ar vienu līdzīgāk Jēzum Kristum katru dienu. Tas nenotiek vienas dienas laikā, bet tas ir tavs mērķis. Tas ir tavs dzīves mērķis kļūt līdzīgs Jēzum. Tavs mērķis ir būt Dievam patīkams un dzīvot Dievam patīkamu dzīvi. Un ļoti svarīgi, ļoti svarīgi ir nekļūt par tiem, kas salīdzinās. Salīdzinās ar citiem, salīdzinās, jo tā ir kristiešu kļūda vislielākā. Pašu lielīšanās, tā bija arī izrēliešu kļūda. Jo cik es neesmu iepazinusi kristiešu, kuriem dēļ šīs nepareizās teoloģijas ir uzskats, es taču esmu pieņēmis Jēzu un es varu dzīvot, kā es gribu, un es varu darīt, ko es gribu, un Dievs taču mani mīl, un es esmu Dievam patīkams, ne mīļais draugs. Nē, tā ir lielākā kļūda, un to mēs varam redzēt pie Izraēla,
kur Dievs sūtīja savus praviešus, jo viņi bija novirzījušies. Viņu paši, kā es teicu, mēs varam sanākt kopā šeit dievkalpojumā. Bet vai šis dievkalpojums ir Dievam, vai šī pielūgsme ir Dievam patīkama? Jo viņi bija tā novirzījušies, ka Dievs teica, man ir pretīgi jūs dievkalpojumi, jūs upuri, jūs visu, ko jūs darat šajās dievkalpojumus, man tas nenes, tas man nav patīkami. Varbūt tu skaties, kāda forša liela draudze, tur daudz cilvēku un tā tālāk, bet vai šī draudze ir Dievam patīkama, vai šajā draudzē notiek patiesa pielūgsme garā? Es zinu tiešām draudzes, kur viņas ir varbūt lielas, bet viņas nav patiesas. Viņas nav patiesas. Un es esmu to saskārusies. Un Pāvils arī rakstīja to korintiešiem 10:12. Arī tur bija tieši tā pati problēma. Tur bija cilvēki, kas bija iedomājušies, ka viņi ir ļoti kruti, ka viņi ir ļoti lieli, ka viņiem bija tāda augstprātība un iedomība. Un Pāvils saka, mēs neuzdrošinās sev pieskaitīt vai pielīdzināt tādiem, kas paši sevi liela. Mēs nelielam sevi. Mēs nedomājam, ka mēs esam kruti. Mēs nedomājam, ka mēs esam pārāk par citiem. Bet tie sev paši ar sevi mērodam, paši sev pielīdzinām, nedara prātīgi. Viņš saka, viņi nedara prātīgi, ka viņi salīdzina sevi ar citiem, ka viņi pielīdzina sev Dieva tēlam, citi tur pielīdzināja. Tur bija tādi gnostiķi, kur domāja, ka viņi jau visu ir sasnieguši, ka viņiem vairs Kristus upurs pat nav vajadzīgs, jo viņi jau visu ir sasnieguši. Un ļoti daudz, pat piemērs ir, es zinu cilvēku, kurš saka, man nekas nav jādara, jo Dievam ir jādara man, viņš man должен darīt. Viņi jau domā, ka viņi tādu līmeni sasnieguši. Tāpat kā Izraels, un ka viņiem nekas nekaitēs, jo arī Izraels domāja, ka viņas nekas nepazudinās, ka viņas nekas neiznīcinās, jo viņiem bija templis, viņi bija Dieva izredzētā tauta, viņiem bija Dieva apsolījumi, bet tas viņus neglāba no izvešanas. Tas viņu neglāba to, ka šis templis tika iznīcināts un nopostīts. Tāpēc neuzpūties, nepielīdzini sev citiem, nepielīdzini sev to, ka tu esi baigi krutais, kristietis. Jo to, ka tu esi, tas nenozīmē, ka tu esi Dievam patīkams. Un man patīk, es neatceros tagad, kas bija šīs māsas problēma, es klausījos agrāk, tas jau bija kādu ļoti senu laiku atpakaļ, vairākas gadus liecība, bet tad, kad es rakstīju šo svētru, man tas palicis atmiņā. Jo tad es to nesapratu, un es domāju, kā tā var būt. Es atceros, ka tai māsai bija problēmas, vai tā bija veselības kaut kādas problēmas, vai kaut kas. Es zinu, ka viņa strādāja par kaut kādu māsiņu, un viņa strādāja Norvēģijā, viņa bija aizbraukusi uz ārzemēm, un viņa ļoti lūdza Dievu par šo savu problēmu. Un viņai nebija atbildes. Kā jūs teicat, ja tu Dievam neesi patīkams, tev nebūs atbildēts lūkšanas. Un viņa saka, ka vienīgais, ko viņi saņēma no Dieva, un tiešām tā bija viņas liecība, es tagad neatceros, konkrēti, kas tā bija par lietu, kā jūs teicat, man liekas, ka veselības problēma kaut kāda. Un viņi saņēma lietu, un Dievs esot pagriezies, tā viņi kā to sajuta vai saņēma no Dieva un pateica, tu man nepatīc. Tu man nepatīc. Un es domāju, kā tā var būt? Kā Dievs var teikt, tu man nepatīc? Dievs, kurš mīl un tā tālāk. Jā. Tas, ka Dievs tev mīl, tas nenozīmē, ka tu viņam patīc. Ļoti svarīgi, ka mēs neesam tie, kur spriež un tiesā pēc cilvēka izskata. Vai pēc viņa uzvedības. Jo Jēzus tiesāja pēc viņa uzvedības. Jēzus tiesāja pēc viņa, jo viņi domāja, ka viņš zaimo Dievu, viņš teica, es esmu Dieva dēls. Bet ka mēs, jo Dievs spriež pēc būtības. Un 1. Korintiešiem 4:5 ir teikts, netiesājiet priekšlaicīgi, tikams tas kungs atnāks,
Jo viņš cels gaismā, kas bija apsēsts tumsībā, un atklās sirdžu nodomus, un tad ikvienam būs sava uzslava no Dieva. Vai tu esi tas, kas skata vīru no cepura? Zini tās teicienas, neskati vīru no cepuras. Jo tu pats nezini, kas ir tavā sirdī, jo tikai tad, kad Kristus atnāks, nesteidzies tiesāt, nesteidzies nosodīt. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, kurš šķiro, kam stāstīt un kam nestāstīt. Kam stāstīt un kam nestāstīt par Jēzu. Jo tev varbūt liekas, ka šis cilvēks nav pelnījis. Tev varbūt liekas, ka šis cilvēks nav pelnījis glābšanu pat. Un tā bija Jonam. Ja jūs zinat, Jonas stāstījā, Dievs viņu aicināja, viņš teica, ej un sludini šī lielajai pilsētai Ninvei, lai viņi atgriežas no saviem grēkiem, bet zini, kāpēc viņš negāja, jo viņš bija tāds nūģis, viņš bija tāds grumpīgi vecis. Viņš saka, viņi nav cienīgi, viņi nav vērts glābt, es viņiem negribu neko, viņš aizbēg no sava aicinājuma. Tad zivs viņu aprija, 3 dienas viņš bija zivs vēdrā, un tad viņš gāja un sludināja. Un īstenībā, zini kā ir? Tie cilvēki, kur tev liekas, tiem tiešām nevajag Dievu, tie tiešām nav, tu viņus jau esi norakstījis, pirms tu viņiem esi pasludinājis evaņģēliju. Tie cilvēki tiešām neatgriezīsies. Un tie, uz ko tu domā, kur tiešām neatgriežas, atgriežas. Un tie, ko tu domā, kam tiešām vajag Dievu. Jo cik mēs bieži dzirdam, šitam te cilvēkam vajag Dievu, viņi ved uz dievkalpojumu, viņam tiešām vajag, un tā, viņam nevajag. Viņam tavs Dievs nav vajadzīgs. Bet tam, kuram tu liekas vismazāk vajag Dievu, kurš tiešām nenāks pie Dieva, kur tu jau esi nosodījis, un kurš tev pat viņš nav pelnījis Dievu. Tāds varbūt tās pārsteigs tev un atgriezīsies. Un tāpēc bija arī Jonas gadījumā, jo viņš sludināja un ninvieši atgriezās. Un atkal viņš bija dusmīgs. Viņš teica, Dievs, redzi, kas notiek? Tu man liki šo tiesas spriedumu viņiem pasiet, un viņi atgriezās un nekas, un es jau zināju, ka tā būs. Viņš bija ritīgi grumpīgi opīts, tāds vecs. Un ļoti daudz kristiešu tieši tādi paši ir. Jo viņi patur Jēzu sev. Viņi jau ir notiesājuši pirms. Viņi jau ir piesprieduši šiem cilvēkiem sodu jau. Bet Dievam ir svarīga cilvēka glābšana, jo viņš tik ļoti šo pasauli mīlēs, ka viņš ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu, lai katrs iemantot glābšanu. Katrs ir pelnījis iespēju tik glābts. Un šie patiesie nodomi, šīs patiesās sirdžu domas tiks atklātas tad, kad Kristus atnāks. Jo, kā jūs teicu, ikvienam būs jāstāj šajā tiesas priekšā. Ikvienam. Arī tev. Un nekas nav apslēpts, kas nāk gaismā. Nekas. Un tev būs jādod atskaiti Dievam par to, ko tu esi darījis un kā tu esi dzīvojis. Un visbeidzot, kas tad ir Dievam patīkams? Mēs mēģināsim noskaidrot, kas tad ir Dievam patīkams. Protams, kad, lai mēs zinātu, kas ir Dievam patīkams, mums ir jālasa Bībele. Jo tur ir atklāta Dieva griba. Bet es gribu tikai dažas rakstvietas. Tas ir tikai dažas lietas, kuras liecina par to, kas tad ir Dievam patīkams. Un tur ir arī ļoti daudz lietas, kas liecina par to, kas nav Dievam patīkams. Ir lietas, ko mēs daram vai nedaram, kas ir Dievam patīkams. Un arī tad, kad mēs nedaram neko, tas nav Dievam patīkami. Jo bezatbildība un neko nedarīšanas linkums nav Dievam patīkami. Bet kas tad ir Dievam patīkami? Un sāksim ar Ebrejiem 13, 15 līdz 16. Nesīsim tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr. Tas ir lūpu augli, kas viņam vārdu slavē. Neaizmirstiet labu darīt un dāvanas dot, jo tādi upuri Dievam labi patīk. Tātad Dievam patīk,
Kas Dievam patīk? Kad tu viņu slavē, kad tu viņu pielūdz. Viņam patīk kristieši, kur nāk kopā, slavē, pielūdz Dievu. Kad tu viņu pagodini ar savām lūpām. Un kad tu stāsti citiem cilvēkiem evaņģēliju, kad tu stāsti, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Kad tu lieto savas lūpas, kad tu lieto savu dzīvi, lai pagodinātu Dievu, tas Dievam ir patīkami. Tas ir upuris, jo viņš saka, nododiet sevi pašu kā upuri, kā dzīvu staigājušu upuri. Dievam par godu. Dievam ir patīkami kristieši, kas viņu slavē. Dievam ir patīkami kristieši, kas viņu evaņģēliju sludina. Dievam ir patīkami tie, kas dara labi, kas dara palīdz, kas dara labu. Tas Dievam ir patīkami. Tas viņam ļoti labi patīk. Atcerieties Kornēlijs. Viņš lūdza Dievu un pie viņa atnāca eņģelis un teica, Kornēlij, Dievs ir pieminējis tavas dāvanas un tavas lūkšanas. Un Kornēlijs un visu viņa nams iemantoja glābšanu. Jo viņš atsūtīja Pēteru uz viņu namu, kurš viņiem stāstīja evaņģēliju. Lūkšanas, tavas lūkšanas Dievs ir pieminējis un tavas dāvanas, jo viņš deva daudz dāvanas nabadzīgiem. Tad, kad tu slavē, kad tu lūdz, kad tu pagodini Dievu, tas Dievam ir ļoti patīkami. Viņam ir patīkami bērni, kas viņu pielūdz, kas viņu slavē. Un citi varbūt tās teiks, tas taču nav tas normālais, jo mēs te runājām, ja, kā reliģija tev teiks patur Jēzu pie sevis. Ja. Bet Dieva vārds tev saka slavē, pielūdz, visu, ko tu dari Dievam par godu, visu, ko tu dari Dievam par godu. Vai tu strādā, vai tu ciemos esi, vai tu brauc kaut kur, vai tu ko dari, visu dari Dievam par godu. Savu dzīvi. Tas ir patīkams upuris. Nākošais salmam pamācība 12:22. Nepatiesas pļāpu rīkles šķietam kungam negantība. Nepatiesas, melīgas, pļāpīgas rīkles. Bet tas, kas rīkojas uzticības garā, tas viņam labi patīk. Tas, kas rīkojas uzticības garā, tas viņam labi patīk. Tātad Dievam patīk uzticami cilvēki, atbildīgi cilvēki. Cilvēki, kur ir atbildīgi, kur uzņemās atbildību. Tik daudz cilvēku negrib uzņemties atbildību. Viņi ir vienkārši tukši pļāpātāji. Viņi ir pļāpātāji. Viņi ir tie, kur sauc kungs. Bet nedara to, ko Dievs saka. Viņiem nav atbildības, viņiem nav uzticības. Dievam nepatīk meli, viņam nepatīk tukšas pļāpas. Dievs ienīst tos, kas melo, kas izplata visādas melus. Cik daudz mēs zinām, cilvēki par mums izplata dažādus melus. Pļāpas. Viņi ir nepatiesu pļāpu rīkles, kas Dievam šķiet negantība, kas Dievam ir pretīga. Cilvēki, kur mēģina izlikties kāda priekšā, ka viņi ir ritīgi foršie, krutie un labie, bet īstenībā tā nav. Īstenībā viņu sirdīs ir mantkārība vai sautīgi nolūki. Vislabākais piemērs, kas ir jaunajā derībā, ir Ananija un viņas sieva Safira. Viņi bija draudzē, ļoti daudz cilvēku ir draudzē, pāri, kur grib būt un izskatīties. Kā es teicu, ka viņiem ir svarīgi cilvēku vieja, viņiem ir svarīga reputācija. Un tur bija tāds čalis kā Barnaba, ja, kurš tiešām bija tāds, kāds viņš bija. Viņš tiešām pārdeva, kas viņam piederēja, un viņš bija ļoti bagāts. Tas īpašums, kas viņam bija, tas bija ļoti vērtīgs. Viņš pārdeva un visu atnesa apustuļiem no pie kājām. Un cilvēki teica, kāds viņš foršs un kāds viņš dāsns un tā. Bet arī šis pāris, viņi gribēja arī būt slavēti draudzes priekšā. Viņi noteikti gribēja. Ļoti daudz cilvēku iet uz draudzi, uz lūkšanām, uz to, un ko pa mani, lai tikai pa manīm labi domā, ka es tur dodu draudzē un tā tālāk. Un viņi arī gribēja būt
krūti, bet īstenībā viņi tādi nebija. Īstenībā viņi bija mantrauši. Un tur ir rakstīts, ka viņi pārdeva savu īpašumu, bet tikai pusi ziedoja un pusi paturēja sev. Un viņi savā starpā norunāja. Bet Dievs redz mūsu sirdis. Un viņi atnes šo pusi, bet svētais gars Pēterim teica, ka viņi melo. Ka viņi grib izlikties, ka viņi tikai cilvēku priekšā grib būt labi. Nevis tādi viņi ir patiesībā. Un kas notika, kad viņam vīrs nomira tajā pašā brīdī? Jo ne jau cilvēkiem, bet Dievam viņš bija melojis. Un sieva atnāca, un ja sieva būtu atzinusies, viņa būtu dzīva, bet viņa arī piebalsoja savam vīram un arī nomira. Un tur rakstīts, ka liels bailes uznāca draudzēji. Liels bailes uznāca draudzēji, ka kaut kas tāds bija noticis. Bet tas ir tas, kas Dievam... Un viņi bija kristieši, mīļie draugi, viņi bija kristieši. Kāpēc ļoti daudziem kristiešiem notiek tādas lietas? Lūk, kāpēc. Tāpēc, ka viņi nav patiesi. Viņi nedzīvo pēc Dieva principiem. Viņi ir meļi un neusticami. Nākošais Efeziešiem 5, 10 līdz 11. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīk. Pārbaudiet sevi šodien. Pārbaudiet, vai jūsu dzīve ir Dievam patīkamā. Vai jūs tikai domājat, ka jūsu dzīve ir patīkama. Pārbaudi visu, ko tu dari, pārbaudi. Paņem savu Bībeli un pārbaudi, vai tas ir Dievam patīkams. Jo ļoti daudz cilvēku dzīvo, bet viņi nesaprot, ka tas Dievam nav patīkam principi. Viņi domā, ka viņi tic, ar to nepietiek, ka tu tici. Ir svarīgi, ko Dievs par tevīm domā, ka tu zini Dieva gribu. Pārbaudiet un nepiedalieties neauglīgos darbos, tumsības darbos, bet celiet tos gaismā. Draugs, tev nevar būt nekas kopīgs ar tumsu, jo tu esi gaisma. Un tev ir jāceļ tumsības darbi gaismā. Tu nevari iet sabiedrībā, tu nevari iet draudzē, kurā tu zini notiek tumsības darbi un piedalīties viņos. Tev ir jāceļ viņu gaismā. Tev jārunā par to, ir jārunā par to. Un pārbaudi, kas ir viņam patīkami. Un viņam patīkams, kad viņa bērni staigā gaismā, ka viņi ceļ gaismā tumsības darbu. Un pēdējā rakstiet 1. Jāņa 3, 22, 23. Un visu, ko mēs lūdzam, to mēs saņemsim no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas ir viņam patīkami. Mēs saņemsim visu, ko mēs lūgsim, ja mēs turam viņa baušļus un darām to, kas ir viņa patīkami. Un tad pirmais, kas viņam patīkam, ka mēs turam viņa baušļus. Nevar mēs būt Dievam patīkami, ja mēs neturam viņa baušļus, jo viņa bauši ir Dieva griba. Bet kas ir viņa bausis? Bet šīs ir viņa bausis, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam citu, kā viņš mums ir pavēlējis. Lai mēs ticam Jēzus Kristus vārdam. Kas ir Dievam patīkam, kad mēs ticam Jēzus Kristus vārdam? Ko nozīmē ticēt? Darīt tā, kā viņš mums ir pavēlējis. Un Jēzus ir savilcis šos baušus divos. Mums nav jāzina varbūt viss, mums pietiek ar 2. Kāds ir pirmais bausis? Mīli Dievu. Mīli Dievu. Tu nevari būt Dievam patīkams, ja tu nemīli Dievu. Mīli Dievu no visas sirds, dvēseles, spēka un prāta. Un otrs līdzīgs tam mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Tie ir 2 bauši saņemti kopā. Visā bauslība ir saņemta kopā 2 baušos, un tā ir mīlestība pret tuvāko, bet pirmam kārtām pret Dievu. Gabriela, to nāk paspēlēt. Tu nevari būt Dievam patīkams, ja tevī nemājo mīlestība. Un mīlestība nav jūtas. Mīlestība nav tas, kā tu jūties. Mīlestība nav vārdi.
Mīlestība nav emocijas, mīlestība ir darbība. Mīlestība ir darbi, ko tu dari, un tavas rīcības, kā es teicu, tu vari būt Dievam patīkams tikai tad, ja tu rīkojies saskaņā ar viņa gribu. Pārbaudi. Pirmkārtām lasi Dievu vārdu. Pārbaudi, kas viņam ir patīkams. Neuztraucies, ko par tevīm domā, neuztraucies, kā tev būs. Jo, ja tu staigās Jēzus, tev noteikti, ka būs slikta reputācija. Es zinu daudz cilvēku, kam ir laba reputācija draudzē, bet es varu teikt, ka viņi nav patiesi. Un es ļoti daudz tādu zinu, kur nav patiesi. Viņiem svarīgi, ko par viņiem domā, viņiem svarīgi, kā viņus redz. Tāpēc, mīļais draugs, es gribu aizlūgt šodien par tevīm. Kad tu tiešām esi sadzirdējis šo, un kad tu tiešām dzīvo Dievam patīkam dzīvi, kungs. Paldies Tev, Dievs, kad nav svarīgi, ko par mums domā citi. Nav svarīgi, kā mūs citi redz. Nav svarīgi, kā mēs gribam, lai mūs redz. Jo mums vienmēr ir tas, ka mums vajag būt pozitīvajam tēlam vai kā, bet mēs nevaram būt visiem labi. Bet svarīgi mums ir Tavas domas, kungs. Tavas domas, Dievs, un es lūdzu tiešām, ka katrs, kurš klausās un skatās, ka viņš saprot un lūdz pēc Tavas gribas, Dievs, pēc Tavām domām, pēc Tavas prāta, Dievs, lai viņi ir patīkami Tev. Lai ik viens būtu Tev patīkami, jo mana griba, manas vēlmes ir, lai es Tev būtu patīkami. Lai mana dzīve būtu šis upuris, ko mēs pienesam Tev, kungs. Ka mēs varam slavēt Tavu vārdu, ka mēs varam slavēt ar savu dzīvi, pienest un stāstīt, ka Tu esi labs Dievs. Ka mēs varam Tavā gribā staigāt, kungs, jo nav svarīgi, kāds ir citu viedoklis. Nav svarīgi nekas vairāk kā tikai Tava griba. Kad Tu tiešām vari to pašu teikt par mums, ko Tu teici par Jēzu. Šis ir mans mīļais bērns, un uz viņu man ir labs prāts. Tēvs, ka tiešām mēs varam dzīvot Tev patīkam dzīvi, Dievs. Ka mēs varam Tev patikt. Halleluja, Tēvs, mēs Tev pateicamies. Mēs slavējam Tavu svēto vārdu. Mēs pateicamies, ka Tu mūs esi pieņēmis, ka Tu mūs esi mīlējis, ka Tu šo pasauli esi mīlējis, jo katram tas ir domāts. Šo pasauli Tu esi mīlējis, kungs, lai ik viens, kas tic, nepazust, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Jo ja mēs ticam Tava dēla vārdam, ja mēs mīlam un turam šo mīlestības bausli, tad mēs būsim Tev patīkami. Ja mēs turam Tavus baušus, kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Dievs. Mēs Tev pielūdzam, kungs, un pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un tiekamies jau nākošajā svētdienā uz Lieldienu dievkalpojumu. Lai Dievs jūs svētī.